Lai mācītos Latvijā, protams, ir jāzina latviešu valoda, taču skola ļauj saglabāt arī mazākuma tautības identitāti. Latvijā izglītību iespējams iegūt 8 mazākuma tautību valodās, tā skaitā ukraiņu valodā. Egils Vilkaušs skolā strādā no tās dibināšanas dienas. Pēc tautības viņš ir latvietis un pats smējas, ka pirmsākumi viņa saistībā ar ukraiņiem bijuši pavisam romantiski. Ar Ukrainas skolu vispār man tā varētu teikt, ka man ir saista tāda, varētu teikt, kā leģenda, ja? Jo es kādreiz dejoju valsts ansambli Daile, un bija tāda situācija, ka mēs ar manu sievu bijām Kijevā, un Kijevā mēs no Kijevas tieši piezvanījām vecākiem, ka mēs taisamies precēties, ja? Un pirmās grāmatas, ko es nopirku Padomju Savienības laikā, citā valodā, tas bija Ļvovā, es nopirku kostīmu vēsturu ukraiņu valodā. Viktoriju uz Latviju atveduši racionālāki iemesli. Viņas vīrs pēc tautības krievs ir dzimis Latvijā, taču kopš kāzām ģimene dzīvojusi Kijevā. Pavisam nesen viņi izšķīrušies par labu dzīvē Rīgā. Skola meitai izvēlēta tā, lai tomēr varētu saglabāt saistību ar ukraiņu культуру. Столько изучения традиций, изучения украинского и сам подход к изучению украинской истории, украинского костюма здесь намного скрупулезнее по сравнению, чем с Украиной. Столько песен в украинских школах не поют. И когда я прихожу здесь на концерты, то мне кажется, что вот этот час я была дома. Ukraiņi Latvijā dzīvojuši visos laikos. Starp citu, 30. gados tik populāro kinoteātru Palladium un Splendid Palace jeb Rīga īpašnieks ir bijis tieši Ukrainas. Arī tagad Ukraiņu skolā mācās dažādu tautību bērni, un nacionālās piederības jautājumos valdot pilnīga saprašanās. Pieņemsim, kā Latvijas esmu ievērojis, kad Ukraiņas, kas mācās savu ukraiņu valodu un savu ukraiņu kultūru, viņš ir ļoti tolerants pret latviešiem. Man nav bijušas problēmas skolā ar bērniem, pat tad, kad bija šie gadi, kad kurināja par krievu valodu. Mums ir ģimenes, kas, protams, viņas runā krieviski tikai savās mājās. Ja? Skolā viņi tie bērni iemācās šo ukraiņu valodu. Bet man nav bijusi problēma, lai man vajadzētu nacionālās sistēmās kaut ko viņam paskaidrot, kad latvieši nav slikti vai tam līdzīgi. Viņiem tas ir normāli. Ja? Arī līdz ar to mēs arī latviešu pasākumos vienmēr braucam un piedalāmies ar lielāko prieku. Ja? Mācības ukraiņu skolā notiek latviešu valodā. Savukārt ukraiņu valodā 5 reizes nedēļā tiek apgūta speciāla valodas, kultūras un vēstures programma. Ja pieskaitām vēl angļu un krievu valodas, tad bērni šeit jau no 1. klases runā 4 svešvalodās. Man bija interesanti, kad bija 1. klasīte. Vecāki uzrakstījuši, kad atdeva bērnus, tur dažādas nacionalitātes bērni, un latviešu vecāki 2 uzrakstīja, ka mēs izvēlējāmies šo skolu tikai tāpēc, ka šeit ir daudz valodas var iemācīties. Arī Martinsona ģimene savus 3 bērnus sūta nevis latviešu, bet gan igauņu skolā. Savu izvēli pamatojot gan ar iespēju papildus apgūt svešvalodas, gan ar personisko attieksmi un mājīgo gaisotni, kas valda nelielajās mazākumtautības skolās. Pirmais jau ir tas, ko mēs arī esam runājuši ar bērniem, ka viņiem ļoti patīk tas, kad ir viņi saka, mums redz maza klasīte, skolotāji ar katru var atsevišķi izrunāties, ar katru, kad lielās klasēs viņi saka, tur jau skolotāji netiek līdz bērnam klāt vai nepārunāt lietas. Lēmumu par labu igauņu skolai palīdzēs pieņemt fakts, ka Marisa dzimtas koks meklējams tieši Igaunijā, un iespējams viņš esot pat kāda Igaunijas prezidenta attāls radinieks. Man bija opaps, Augusts Pēcis. Un tad viņš kaut kad pārvācās arī kaut kādiem 60 gadiem uz Ikšķili dzīvot. Un viņam bija kalna galā māja, un lejā varēja redzēt Daugavu. Un tad viņš stāstīja, ka viņam visi igauņi pazīstam, un kad igauņi esot braukuši tur ar laivu garām un mājušiem un saukuši tere Augustu onkuli. Palīdzot vecākajam dēlam mācībās, arī Inete nedaudz apguvusi igauņu valodu. Tomēr, kad paaudzies jaunākais, bērni neskaidrību gadījumā sākuši konsultēties viens ar otru. Tālāk tagad skolas pasākumos, kuri norisinās igauņu valodā, vecākiem ir nepieciešams tulks. Aizgājām uz pasākumu, viss pasākums notiek igauniski, un kad beidzās, tad uzprasām bērniem, kas tur īsti bija, ko tur stāstīja. Laikā, kad robežas pasaulē aizvien vairāk izzūd, citu valstu kultūras un valodas apgūšana palīdz labāk novērtēt savējo, uzskata Inete.
Tālāk nekas pārsteidzoši nav faktā, ka latvieši apgūst igauņu valodu, vēsturi un kultūru, bet dāņi un pat indieši ar prieku dejo latviešu tautas dejas. Marsam brālis ar ģimeni dzīvo uz laiku šobrīd ir Briselē, un sieviņa ir uztaisījis latviešu tādu deju kopu. Un īstenībā tur ir ne tikai Briselē strādājošie latvieši, bet arī pievienojās, tad tur ir dānis, es zinu, un tādi citi. Tagad ir indietis arī. Jā, jo viņiem patīk, nu tātad tas, kad ir, nu es esmu tur dānis, man nav noteikti tikai jāmācās savu dāņu deju, un tur jāatbalsta tikai tas, bet es ar interesi varu izbaudīt to, ko piedāvā to citu kultūru, to citādi paskatīties uz lietām. Viņi ir sajūsmā, piemēram, to latviešu deju, tām dziesmām. Jautāta, vai nebaidās, ka bērni pastiprināti apgūstot igauņu valodu un tradīcijas varētu zaudēt savu latvisko identitāti, Inete pārliecinoši atbild. Latviešiem jābeidz baidīties par savu latvietību, jo ja tu esi latvietis, tad esi, un to atņemt neviens nevar. Uztraukties par latviešu nāciju kā tādu, tas jau ir, kā mēs paši veidojam. Ne jau tas viens iebraucējs, 2, 3, kas atbrauks, vai tie 3 igauņi, vai 3, es nezinu, citas tautības cilvēki, kad viņi mums tagad pilnīgi viss izmainīs. Tas jau no mums pašiem ir atkarīgs, ja mēs paši neuzturēsim savu kultūru, savu, es nezinu, valodu, tradīcijas, un tad jau arī viens igauns mūs te var viss sagraut. Ja katrs sevi sajūt kā īsti latvieti ar senču zemi un tā, tad es nezinu, kam ir jābūt, vai tā saikne, netieši saikne ar Igauniju, tā varētu to sagraut, pateikt, ka es vairs neesmu īsti latvietis, nu diez vai. Tas, ka es zinu, piemēram, igauņu valodu, tur franču valodu, vācu valodu, tas jau neliec to tam, kad es esmu īsts latvietis. Un, ja es jūtu, ka es esmu, tad es esmu.